cik es šeit strādāju, Brasā jau pusotru gadu. Es varu tikai pateikt tikai tos labākos vārdus, jo tas viņa entuziasms, neatkarīgi vienalga, cik ir pulkstenis, neatkarīgi, kas notiek, vai kā viņš vienmēr tev, tu viņam arī zvanīt, viņš tev pacels klausuli, viņš izpalīdzēs, un ja viņš vienmēr būs saprotošākais no priekšniekiem, kāds ir bijis man jebkad, un ko es varu pateikt, viena tāda laba īpašību, kā priekšniekam, ņemot vērā, ka man ir daudz priekšnieku bijuši, jo priekšnieki jau mainās. Ja tu arī būsi tā kā, darbs ir darbs un tu kļūdies, jo kļūdīties ir cilvēcīgi, tad viņš nekad neļaus citam tevi tā kā norāt vai nobārt, jā, teiksim, tādā ziņā. Viņš izsauks tevi uz kabinetu, un tu no viņa dabūsi tā kārtīgi, jā, teiksim. Viņš to var darīt, jā, bet viņš neļauj tā, ka citiem to darīt. Teiksim, manā skatījumā tā ir ļoti pozitīva, tā kā īpaši, ka viņš aizstāv savus darbiniekus. Ļoti precīzs apzīmējums Ivaram, tas ir bezatkaznais. Tu vari viņam jebkurā diennakts laikā palūgt palīdzību, tu varam jebkurā diennakts laikā palūgt ne tikai palīdzību, informāciju, teiksim, kaut kādu saistītu ar darbu, pat nesaistītu ar darbu, ja. Ja viņš nevarēs pats, viņš noorganizēs. Kas man virza? Vispār mani ir draugi un kolēģi visvairāk. Kā Indulis, Normunds, Igors, ja es jau neesmu viens, ja es būtu viens, es nekad to visu nebūtu dabūjis gatavu. Kolektīvā meitenes, ar ko es kopā strādāju, teiksim, sākās tas, vispār viss sākās, teiksim, tā no Induļa. Jau uz pirmajām sacensībām mēs aizbraucām ar Indulu un Sanitu un Igoru. Tas bija sacensības, ko rīko dāmu klubiņš Alata. Un vispār mūs uzaicināja uz turien pirmo reizi, lai vieglas smilts Harijs Panovskis. No tā arī viss sākās, tad mēs vienkārši piedalījāmies, un tad, pēc tam rīkoju jaungadu balvas savējiem Skonto kafejnīcā. Bez tam nonāca līdz tam, ka jātais pašiem savas sacensības. Tāpēc, ka, es nezinu, kāpēc, es zinu to, ka ļoti daudz policistu ir baigi aktīvie makšķernieki, bet nekas tāds nebija bijis. Un tad sākām no pirmo reizi, laikam, mums bija 20 cilvēki. Tā, teiksim, savācā vienkārši eksperimentēt savus tuvākos, ja. Pagājušajā gadā, kas bija labdarīgs pasākums, tur bija pāri simtam, pie 120 cilvēkiem. Lai cilvēki vienkārši, kādu brīvdienā, bet viņi aizbrauc ar savu ģimeni, visi atpūšās, visi kopā. Nav tā, ka tikai darbā tā skriešana, visu laiku kaut kādas problēmas, stress, ja. Vienkārši ar ģimenēm aizbraukt pie dabas atpūsties.